Labdien, un esiet sveicināti citā laika zonā, skatītāji, klausītāji. Mēs esam atpakaļ pēc ilgākas pauzītes, pēc Jāņiem, pēc mānu un dāvju izlaiduma, pēc tas vēl mums ir noticis pa vidu, viss kaut kas ir noticis. Un esam gatavi mazliet parunāt par basīti, bet šodien atkal nepilnā sastāvā, jo kolēģis Dāvis pārstāv valsti Nācija līgā. Negluži pārstāv, bet viņš ir komandas sastāvdaļa, līdz ar to viņš ir ar komandu. Un šodien viņa vietu aizpildīsim mēs, es, Valters un kolēģis Gustavs. Un Gustavs pastāstīs, par ko tad mēs šodien parunāsim. Jā, ierastais jautājums. Um, Jā, parunāsim par fināliem, kas jau ir beigušies. Tad būs vēl kaut kas par treidiem, kas notiek NBA, kas vēl nevar notikt oficiāli, bet runas jau, protams, ka iet kā jau katru gadu. Un mazliet pieskarsimies ar NBA draftam. Tur arī bija savas lietiņas, savi pārsteigumi. Un, jā. Bet ķeramies klāt finālam. Es zinu, ka tu oh, esi jā. ļoti, ļoti, ļoti aktīvs skatījies. Es mazāk. Jā, Tāpēc jā, es tev es, ļaušu iesākt droši. jā, nu, es nostājos visas spēles. Man fināli ir tāda mazliet citādāka ikdiena, kā tas ir tad, kad nav playoffs. Es, nu, tā tīri no pieredzes, lai saprastu, pēc 5, 7, 8 no tas spēles, un tad es to sākās man diena ar izņēmumiem, bet tā pa lielam ir un notiek. Jā, bet īstenībā tas jau liekas tik sen atpakaļ, ka kaut kas ir izkritis no galvas. Un, bet tā globāli ņemot, laikam jau ka Oklahoma bija spēcīgā komanda, viņi bija vairāk pelnījuši. Un viņi bija tādi mazliet, varbūt, stabilāki. Uh, un, uh, un jā, nu, es nezinu, nu, viņiem vienkārši tā sajūta bija tāda, ka viņi uzvarēs, un viņi tā arī to izdarīja. Nu, bet, kad pienāca tā septītā spēle, likās, ej, bet varbūt tomēr. Un tad, nu, jā, tā ir īsa trauma. Un tad, kad viņš nokrita un viņš sita pa zemi, un bija skaidrs, ka tur ir cauri, tur bija skaidrs, ka tas ir Ahils. Un bija skaidrs, ka nu, nebūs tomēr. Jā, bet Indiāna tāpat parādīja zobus. TJs visu spēli taisīja mēslus līdz 3. ceturdaļai, kur viņš vienkārši vienpersoniski, man liekas, atveda 10 vai 12 punktus pēc 12. kārtas. 12 punktus pēc kārtas, un viņš bija moments, kad sanāk 9 minūtes līdz 3. ceturdaļas beigām, līdz 4. ceturdaļas, laikam, otrajai spēles minūtē viņš kaut kāds 10, 11 minūtes bija vienīgais spēlētājs, kurš bija gūs punktus Indiānai. Un, ja tas notiek fināla 7. spēlē, tad rodas jautājumi, kā tu vari cerēt uz uzvaru. Nu, tas tāds mans pirmais ieskicējums, saruna jau izvērtīsies. Varbūt tu arī kaut ko vari, varbūt tev ir kaut kas interesants. Jā, nu, īstenībā baigais pārsteigums, ka tā sērija tik tālu tika līdz 7. spēlē. Es jau biju Pacers norakstījis pēc pirmajām 2 spēlēm, tad pēc 3. un tā tālāk. Vispār ļoti negaidīti, kā tā sērija izvērtās, jo, kā teica, OKC visu laiku likās labāka komanda, pārliecinošāk, stabilāk. Bet Pacers vienmēr atrada kaut kādus veidus, kā ieķerties tajās spēlēs, ieķerties sērijā. Un katrā spēlē tur bija, vienā spēlē TJs Makonels izšauja, vienā tur Haliburtons pavalka, vienā Benedikts Maturins pēkšņi ir Maikls Jordans, un viss, kas iet groz virzienā, iet iekšā un ir tīrais, un viss ir hypā, un jā, un Obi Topins ik pa laikam izšāva, izņemot, protams, pēdējo spēli, jo, kā viņš pats teica, tad bija baigi sagurzījies par savu līderu. Tā ir arī Haliburtona trauma, bet varbūt ka tās ir tikai atrunas. Un, jā, bet OKC, es īstenībā esmu baigais fans viņiem. Jā, es zinu, ka tu ar Dāvi bijāt Pacers vagonā un Haliburtonā iekāpuši, tad man atkal bija tieši pretēji. Un man ļoti patika, kā viņi spēlē, kā šeit ir, kā līderis. Vienmēr, kad vajadzēja punktus, tad viņam iedod bumbu un viņš nokārtos. Tāda sajūta nebija Pacers uzbrukumos, kad iedos Haliburtonam bumbu. Tur likās tā bišķiņa grūtāk viņiem.
Bet jā, es nezinu. Uh, Man liekas, papildinot tavu sacīto, man liekas, nebija tā, ka mēs ar dāgu gluži bijām Indijas vagonā. Mēs bijām arī par Oklahomu līdz finālam. Bet finālā jau gribējās tomēr, jo tavs pieminētā kliperu pelnušķītas stāsts pārvērtās par reāli Indiānas Pacers pelnušķītas stāstu. Un tas man atgādināja, nu, no Vītska Maverīks pa lielam. Tas pats Bet jā, treneris. jā, arī cits starpā, vai ne? Un, kā viņam, Kārlēlam, ir kaut kāda tā sava metode, kaut ko viņš māca. Um, Nevajag viņam Lukas Dončičs kā lielās superstārs komandā, kas velk uz Kopā ar sevi un KP. aizsardzībā. Kopā ar KP, jā. Uh, Vēl viena lieta, no galvas, bet kaut ko, ko es pateicu, man arī likās viņš ir. Es varu Eh, pieminēt, ka Jēlens Viljams bija tāds X faktors šajā sērijā. Viņš, kurā tur vienā no 5. vai 6. 5. man liekas, ka viņš iemet 40 punktus. Un Starp tās citu, pēdējās droši iestarpina. jā, es iestarpināšu. Starp citu, ir NBA finālos 40 punktus guvuši 30 spēlētāji. 19 no tiem ir Slavas zālē, Hall of Fame iekļauti. Pārējie 11 spēlētāji ir Lebrons Džeims, Jānis Antetokounmpo, Kairijs Irvings, Stefens Karijs, Devins Bukers, Westbruks, Durants, Butlers, Middletons, Jokic un Jēlens Viljams. Nu, viņš ir šobrīd ļoti Laba labā kompānija. kompānijā, Jā, ļoti laba kompānija. Un, nu, viss liecina par to, ka viņa karjerai arī būtu jāizvēršas kā slavas zāles cienīgai. Nepavēlt arī šais pēc sērijas savu MVP trofeju pirmajam iedeva paturēt Jēlenam Viljamsam. No. jā. Bet, un Bet vēl mazliet, mēs runājām, tu teici, ka šajam iedos bumbu, viņš nokārtos. Viņš atgādina, nu, cik nu atgādina, cik nu es atceros, bet kaut kādas līdzības var savilkt ar Tima Dankana karjeru. Jo viņš arī tik, Dankans paņem, izceļ to bumbu kaut kur augšā, iemet ar acīm pret vairogu. Ja? Šeit arī viņš neiet, viņam nav tās tik nenormāli, tāds kaut kāds kairija tas skills driblējot. Protams, šeit arī ir ļoti meistarīgs, un viņš arī varētu driblēt kā kairijs. Viņš vienkārši ir efektīvāks, spēlējot vienkārši. Ok, mazliet atgrūžot, bet tomēr spēlējot vienkārši tādās noteikuma robežās, atrodot to sodu, kā to darīja savā laikā Hārdens. Nu, šobrīd šeit ir paņēmis to soda metēja maršanta vai ne, kā saka latviski, lomu. Un patiesībā ļoti baudāms spēlētājs, ko skatīties. Ļoti. jā, pilnīgi var to pievienoties par to. Bet, ja es vēl par Pacers, tad pietrūka Mails Tērners šajā sērijā. Tāds nu, it kā savas spēles nospēlēja, kaut ko iemet, kaut ko groza aizsargāja, kaut ko nosedz, kaut ko izdarīja, bet kaut kā prasījās vairāk. Vēl pēc tam, ka viņš tagad ir brīvais aģents un nezinu, visādi jau var skatīties tā Pēcras vadība, ka varbūt mēs to lielo naudu, ko mēs dodam viņam, varam kaut kur citur investēt. Bet kaut gan viņš ir Pēcras leģenda un visas baumas liecina, ka viņš tur paliks. Un pat dzirdēju tā, ka viņi ir gatavi iet pāri tam luxury tax, lai Mhm. viņu parakstītu. Bet, bet jā, un vēl, ja tieši par 7. spēli, tad Paskals Siekams prasījās no viņa Neredzams. vairāk. Tajā brīdī, kad izkrīt līderis, tad prasījās no viņa kaut kāds lielāks pienesums, lai būtu iespēja pārsteigt pasauli. Jā, jo trešajā ceturdaļā, kā jau teicu, bija Makonēla ceturdaļa, kur īstenībā neviens nepieslēdzās, lai gūtu punktus. Un ceturtajā ceturdaļā tādu pašu izrāvienu veica Maturins. Un Sijakams, nu labi, viņš iemeta 16 punktus, bet mēs varam uz to pastīties. Ok, 16 punktu finālā ir ok, bet tajā pašā laikā viņš bija iemetis 7 pirmajā ceturdaļā. Pirmās ceturdaļas rezultātīvākais spēlētājs bija, starp citu, Tairijs, kurš nospēlēja 7 minūtes un izmet 4 metienus. Viņš pēc tam, kad Sijakams bija veicis, iemetis Sorry, ka viņš bija iemetis 7 punktus. Viņš sanāk vidēji katrā nākamajā ceturtajā iemeta 3 punktus. Palika uz tiem 16. Nu, tas nav arī gluži tas, ko tu gribi no tā sava līdera, kad izkrīt tavs vadošais spēlētājs.
Cits starpā, varbūt arī nemaz, ja viņi būtu uzvarējuši, varbūt arī tā ir īsti nebūtu dabūjusi fināla MVP, un tas būtu bijis Jakams. Nu, līdz ar to, ja tu esi tas vērtīgākais ar to, ko jau tieši spēlētājs, tad, nu, bļāviens, nu, pa īsu mazliet bija. Jā, vēl mēs varam pieskarties lielākajam what if, kas būtu Jā, noticis. noteikti. Jā. Jā, tā arī nebūtu notraumējies. Hm. Cik bija kaut kāds 5 minūtes pagājuši spēlē? Septiņas. 7. Jā. Septiņas. Nu, viņš bija iemetis 9 punktus, jā? 9 punktus. Un 9 punktus. galvenais jau tas, ka viņš bija iemetis. Nu, tie nebija tādi, nezinu, brīvi trīnīši no stūra vai tam līdzīgi. Nu, nē, nu, tas bija reāli jau aizgāja. Arī range, nu metru no pēc pēdējais metiens, ko viņš iemet, bija vispār, man liekas, 2 metri no līnijas. Nu, Jā, jā. tā bija potenciāls būt tādai rītīgi labai finālu 7. spēles performancei. Nu, nemžēl. Jā. Tagad, tagad ir daudz diskusijas par to, par kaut kādu apskatnieku, piemēram, tur playoff sākumā, kad Darījus Gārlands nespēlēja, jo viņam sāpēja īkšķis, tad vispār met, kā tu vari nespēlēt, tev sāp tikai īkšķis, vai, nezinu, Lillards tur, kā Lillards var nespēlēt, viņam maksā 40 miljonus, un tu esi komandas zvaigzne, mums vajag tev laukumā, bet redzam, kas notiek ar tiem spēlētājiem, ja viņi sasteidz tās savus mikrotraumas vai lielākas traumas un spēlē par spīti tām, un jā, nu tagad Haliburtons. Haliburtons izlaidīs nākamo sezonu. Lillards izlaidīs nākamo sezonu, Teitams izlaidīs nākamo sezonu. Viņiem visiem bija kaut kas kopīgs. Viņiem bija problēmas ar ikriem. Tas tie cīkars, jā. Jā, sastiept ikrs, un tas noved pie sāpīgām lietām. Jā, es domāju, ka divas lietas par šo tēmu. Pirmkārt, es domāju, ka mēs neredzēsim vairāk spēlētājus spēlējiem ar sastieptiem ikriem. Regulārajā sezonā pilnīgi noteikti nē, nu, absolūti nē. Bet es domāju, ka pat plēfos būs lielāka piesardzība, ja būs šāda trauma. Jo, ok, viņiem maksā ļoti liels naudas, bet tomēr arī cilvēki. Un es nezinu, es domāju, vienkārši, ka būs kaut kāda reforma, revolūcija. Kaut kam ir jāmainās, kaut kas notiks. Jo, mm, vai nu tās sezonas ir pagājušas? Es jau arī jums teicu, ka tomēr divi spēlētāji, kas satraumējās, Tairīs, jā, pārāva Ahilēju pēc tam, kad bija aizvadīta pilnīgi pilna sezona. Principā neizlaižot neko regulārajā, playoff pēdējā spēlē, garāk sezona nav iespējama. Teitumam ļoti līdzīgs tās. Viņam bija iepriekšējā sezona līdz fināla sērijai, tad viņam bija olimpiāda. Tagad viņam atkal sākās playoffs. Otrā kārta, nu arī tomēr slodze, nu nenormāla slodze. Labi, Lillardam arī varbūt tās nav Vecums. bijušas tik. Jā, tieši tā. Viņam varbūt nav bijušas tik garas tās sezonas, viņš vienkārši mazliet ar lielāku nobraukumu kā pārējie. Uh, KD savā laikā arī, nebija 7. bija fināla 3. spēle laikam. Jā, jā. Un arī un var skatīties uz to, nu, tas ir nogurums. 8-2 spēles ir pa daudz. Uh, tur ir reitingi un tur ir nauda, protams, lielā apakšā. Nekas jau nemainīsies. Vēsturiski vienmēr bijuši 8-2, nu būs 8-2. Bet tur ir baigā viela pārdomām. Kaut kas mainīsies, jo tomēr, nu, pareizi saka, viņi izlaidīs reāli visu sezonu. Reāli visu sezonu. Un tas pats Tairīs arī bija Olimpiādē, tā ka viņam vispār, nu, līdzīgi kā Teitumam, jā, vispār neizlaižot. Labi, viņš tur izlaida sezonas sākumā ar traumām, bet tās tāpat ir traumas un tā nav Jā, atpūta. jā, tieši tā. Jā, Tieši tā nav atpūta, jo tāpat tā seja un šansē un dara. Uh, Jā, vēl bija viņa atlasot atpakaļ uz 7. spēli, tad, kad, nu, par traumām runājot, tad, kad tā ir Haliburtons, tad, kad viņš notraumējās, un es jau teicu, ka tur jau bija skaidrs diezgan ātri viss. Un tad, kad ESPN rādīja to palielinājumā, to, kā tur tā ahila atdalās, un tas īkars, tā kā tāda, kā es saku, batuta atspēra, tur vienkārši tas rīkals bija nenormāls, un man bija pat tos, man tik cilvēcīgi cilvēka žēl, citu sportistu žēl par viņa traumu. Nebija nekad dzīvē bijis. Goda vārds. Nu, tā ka bija tiešām tik tāda tukšuma sajūta skatoties to visu. Un tas bija tāds baigi, tāds sirdi plosošs moments.
Un es tā sajūtos divreiz spēlē. Otrā reize bija tad, kad viņi bija zaudējuši. Viņš sagaidīja komandu tunelī un nāca pretī Dīdžejs Makonels, kurš bija noraudājies, kuram bija tik nenormāli arī grūti tajā brīdī un emocionāli. Un viņš iet un viņam pretī stāv. Pirmais saspičs, Haliburtons. Viņi tur saķēra viens otru, pastāvēja tādā, varēja redzēt veču klusumā un saprat viens otru sāpju. Bāc, tur tiešām asarām acīs varēja skatīties to. Tas bija tāds ļoti emocionāls. Es nedomāju, ka es skatīšos Indiānu pret OKC un man būs emocionāls moments kādā no spēlēm. Jā, jā, es varu tev pilnībā pievienoties, jo tagad sekojot playoffs kārtīgāk līdzi, jo mums ir pienākums to tagad darīt, lai mēs nerunātu muļķības. Tad es nebiju iepriekš varbūt tik daudz sekojis līdz Haliburtonam. Un man likās, ka viņš spēlē mazliet savādāk, bet pievēršos viņam tieši tādu konkrētu uzmanību. Man viņš ar katru spēli vien mazāk un mazāk patika. Bet tajā brīdī, nu, vienkārši cilvēcīgi, nenormāli žēl ir tā cilvēka, ka viņš ir aizvedis to komandu tik tālu un viņam tik maz pietrūkst, un viņš spēlē par spīti savai traumai, un beigās tā viss izvēršas. Tas ir baigi sāpīgi skatīties. Un arī pirmā ziņa, es no rīta pieceļos un ieeju, atveru sociālos tīklus. Pirmais, ko es jums un citiem draugiem rakstīju, ir nevis, wow, OKC ir čempions, bet vai cik žēl, ka Haliburtons ir notraumējies un cik ļoti sāpīgi tas bija. Tā kā tas tādā pirmajā plānā iegāja pat tas OKC tituls Jā. otrajā. Mēs arī tagad runājam vairāk par Pēcriem joprojām nekā Oklahomas uzvaru. Jā, Tā tieši kā tā. tas kaut kā tāds tiešām interesants stāsts. Es nezinu, vai mēs vēl kādreiz redzēsim vispār tiešām mūsu dzīvēs, vai ka vienā playoff sērijā ir pieci uzvaru nesoši metieni no viena spēlētāja, no komandas, kas ir izgājuši kā piektais sīts. Es taču nesamēloju, pieci bija, vai ne? Vai četri? Īstenībā nav Neatceros no svarīgi. galvas. Jā, Jā, bet tik daudz, viņam tāds procents bija. Tas neticami, tiešām neticami. Un tās visas zvaigznes bija sastājušās, un beigās viņš pats tika upurēts, un tas upuris neatmaksājās, un viņi tāpat zaudēja. Vāc! Bet jā, OKC Maličī jauns sastāvs, otrs jaunākais sastāvs, kas ir jebkad uzvarējuši finālsēriju. Basīt viņi spēlēja baudām aizsardzības ziņā, tik fizisks basīts, wow. Un uzbrukumā, jā, tur daudz viņi īsti neko neizdomāja. Šaisa bumbu. Ja pagriež muguru, tad Pacers jau diezgan regulāri jau no pirmās spēles nāca pa divu virsū. Viņš meklēja brīvos. Tajās spēlēs, kad viņš bija veiksmīgāks, kā tā bija pēdējā spēle, kā tā bija sērijas viena no pirmajām spēlēm, kad viņam nebija kļūdu, tad tās uzvaras nāca droši un raiti. Un sestajā spēlē viņam Zvaigznājam bija 8 kļūdas, kas ir fināla sērijas jauns, nav jauns rekords, antirekords. Tā kā atkārtots rekords. Un, jā, un tad arī, protams, viņi zaudēja par tiem ļoti daudziem punktiem. Bet šai faktors uzbrukumā tas ir nenormāls. To jau mēs esam runājuši, to visi saprot. Bet, OKC ir reāla aizsardzības komanda, un kā Ruso un Dorts, viņi parādīja, kāpēc viņi pelna lielu naudu. Iemet rīnīti un aizsardzībā kāpājās. Tas visiem, kas kāpājās. jā. Nu es jau kādas pāris epizodes iepriekš teicu, ka, manuprāt, OKC veidojās tāda ļoti liela dinastija. Viņiem ir Jā. šobrīd jauns sastāvs, viņi kļūst tikai labāk. Ok, viņiem būs jāmaksā lielie līgumi, kam Tāda varbūt arī domās. nepietiks. Nu, tad arī domās, bet viņiem ir visi tie draft piki, un arī šogad viņiem bija 15. izvēle. Paņēma Jēzus. Tomas Sorberu ar to piku, un to apskatnieki vērtē kā A plus darījumu, nu, value tieši. Nē. Protams, nevar jau zināt, kāds viņš būs, bet tur, nezinu, pēc 2, 3 gadiem to aizēja Hartensteinu, nomaina ar tādu Tomasu Sorberu, un varbūt, ka viņš ir varbūt netik labs, bet ne Jā. sliktāks, un tā turpina, un es nezinu, man liekas, kad viņiem spoži nākotne solās. Par Hartensteinu runājot, redzēju, kā sīkais bija atlūzis. Jā, tas bija super. Tas bija tik forši.
Tas gaļa mikrofons skatītāji jūsmos sīkais izrūpījies vienkārši fātrīti brokās. Tas bija stilīgi. Un vēl par jauniem runājot, Oklahomai šogad bija tāds serbs, kurš nemaz neuznāca uz laukumu. Viņš Nikola bija arī kaut Topičs kādā. Jā, Nikola Topičs, kurš ir visu laiku jaunākais NBA čempions. Neviens spēle nenospēlējot nevienu nenospēlēs. spēli. Jā, tieši tā. Jā, bet sastāvā viņš bija iekļauts. Viņš skaitās kā tiesīgs sevi saukt par čempionu. Un tas jau arī ir Tā kā spēcīgs viņiem, papildinājums. jā, tieši tā. Nu, es Solās nezinu, kā būt. viņš ir spēlējis, bet potenciāli viņam it kā arī jābūt ir, vienam no spēlētājiem, nevis Nu, sildītājiem. jā, viņš pagājušajā gadā spēlēja Eirolandā jau. Cik viņam ir? 18 gadu vecumā viņš Jā, Cervenu zvezdu sastāvā gāja starta pieciniekā. Tā kā. jā, atceros, bija tāds produkts. Jā, 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 pareizi. jā. Nu, tā kā Oklahomai viss priekšā, un tāpēc vēl jau vairāk gribējās pa Paceriem, jo nu, sajūta tāda, ka Oklahoma atgriezīsies un atgriezīsies un atgriezīsies. Nu, jā, tieši tā. Labi, noslēdzam fināla tēmu, apsveicam OKC, dodamies tālāk. Vai tev vēl kaut kas? Jā, ok, see you next year. OKC, see you next year, jā. Tad ejam pie treidiem. Laikam skaļākais, kas mums būtu kā latviešiem jāpiemina, kad, kā jau mēs prognozējām, un kā jau daudz prognozēja, ka Kristaps Porziņš ir mainījis savu komandu. Tie būs Atlants Hawks. Kādas Jā, tavas pirmās domas par to? nu, man prieks, pietika. Bostonā bija forši, pietiek. Tur kaut kā tas nu, bija forši, patika, bet pietika. Viņš ir spēlējis divās no lielākajām frančīzēm vēsturē NBA. Ņujorkā, Bostonā, tagad to vajag Lakers kaut kādā būt, kaut kādā dzīves posmā. Pēc Luka Bet, Dončiča ēras vēlams. jā, nu, jā, vienalga. Kopā vairs nevajag, nē, bet jā. Un, nē, bet ja pa tēmu, ja pa drēbi runājam, tad forši, jo man Trey Youngs vienmēr ir kaut kādā veidā simpatizējis, tas viņa spēles stils. Viņš spēlē tā, nu, šogad redzēsim mazliet vairāk pievērsim uzmanību, kā viņš spēlē. Bet jā, viņš tāds arī spēlētājs, kur patīk skatīties. Viņam patīk atdot piespēles, viņam patīk iemest floterīti, iemest tālu trīnīti un uzmest alīti. Tad viņš to meta kapelā. Nē, kas meta kapelā? Hārdens meta Kapelam kapelā. arī. Jā, nu, vai arī, arī viņš meta kapelā. Nu, jā. Un tagad viņš metīs porziņu. Un ļoti forši, man liekas, būs patīkami skatīties, jo Atlantai arī ir spēlētāji, kas spēlē aizsardzībā. Tas pats Dysons Daniels, vai ne? Ko mēs vienā no pirmajām epizodēm runājām. Un viņiem tur ir džeki, kas kāpāsies, un porziņš tur man šķiet ļoti labi iedrēsies. Man tas būs jā, jautri skatīties. Jā, es pilnīgi pievienojos tev. Man liekas, ka ļoti interesanti komanda tur veidojās tāda otrās konferences OKC ar netik lieliem griestiem. Jo jauns spēlētāji apkārt, līderis Trejs Janks, līdzīga pozīcija. Tur apkārt Dysons Daniels, ko var līdzināt ar Karuso un Dortu. Jēlens Varbūt pat Džonsons, labāks viņš ir. iespējams, jā. Jēlens Džonsons, kas ir kā Jēlens Viljams. Un, un jā, vēl ir pagājuši. Visādi Jēlini tur. Jā. Tad vēl ir pagājušā gada pirmā izvēle Zakarijas Risa Šērs, Mēls Mežs. Uh, Jā. un jā, man liekas, tiešām KP tur labi iedarēsies. Viņš arī tur vecākais komandā būs, nu, Jā, starp pieciniekā. jā. Nu, Ienesīs labi, kaut nu, kādu pieredzi. tieši tā. Tas nav Tā kā, slikti. jā. Bet Gala beigās, nu, turpin man par jau citiem. Nē, es vienkārši to, ka gala beigās Atlanta arī tika pie spēlētāja, kurš ir NBA čempions. Kas zina, ka, nu, ok, labi, Porziņš notraumējās, bet viņam pirmā fināla sērijas pirmā spēle bija vienkārši wow. Es negaidīju, ka viņš būs tas, kurš atnesīs uzvaru. Jā, Un jā, es domāju, ka, nu, tagad tieši man viss sociālos tīklos ir pilns ar to, kā Bostonas fani bēdājās par to un pielikuši klāt tos highlights no pirmās fināla sērijas, kad tā jā. tiešām bija jaudīgi un to var skatīties visu dienu, tos video. Bet, nu, mazliet tā no Bostonas viedokļa pieskaroties, tas trades bija, ok, es nezinu, varbūt viņi varēja dabūt vairāk tieši no Porziņa trade. Varbūt viņi varēja dabūt vairāk, jo kaut kā, nu, kaut kāds dženks, nu, Tu esi tas redzējis liekas tos tik mīmīs, kā nepareizi. viņš izskatās?
Viņam vienkārši šāds vēders, viņš izskatās tā kā spēlētu Oli, bet trešajā līgā šautauts Cooperam, un viņš varētu iedarēties manā komandā, jā. Jā, nu, jā, labi, varbūt es neļaušos ticēt, ka NBA spēlētājs, kur iemāja pret Porziņģi spēlēt Cooperā, un viņš tur varētu iedarēt. Bet, nu jā, jo es to laikam neteicu ierakstā. Es to teicu vienu dienu pēc ieraksta, ka Bostonai ir viņa gada laikā samaksā algās un nodokļos pusmiljardu. Nu, 500 miljonus eiro par spēlētājiem piedāvām vēl par to, ka viņi viņiem pārmaksā. Uh, šis te luxury tax, vai kā ir latviešu luksus nodoklis, Luksus nodoklis, jā. nu, 250 miljonu vērtībā. Nu, tas ir nenormāli. Līdz ar to tas ir tikai loģiski un saprātīgi, ka viņi atbrīvojās no diviem spēlētājiem, kuru dēļ viņi bija tajā otrajā, second apron, Jā. otrajā tajā līmenī, algu griezt līmenī. Un viņi nevar neko darīt. Viņi nevar uztaisīt. Nu, tā kā, ja tu saino un veivo, tu nevari veivot spēlētājs. Jo Jā. tas līgums ir jāizmaksā. Tur daudz visādi tie noteikumi ir, ko Drafta pika pazūd vēl. jā, tev drafta pika pazūd. Nu, tik daudz visādi nosacījumi, kāpēc tev nav izdevīgi tur atrasties. Ka tu vienkārši, ok, es atbrīvojos no 30 gadus veca porziņa, es atbrīvojos no 30, cik 4, 32 holidejiem. Un, ok, varbūt tās pat savā ziņā nākamo sezonu mazliet noroku, jo mums arī JT nespēlēja. Bet es savam īpašniekam nesaku, ka, klausies, mums jāmaksā pusmiljards būs nodokļos, jo tā ir milzīga nauda. Tā ir tik nenormāla nauda. Savam Tā kā jaunajam īpašniekam, vēl pie tam, kurš tikko, iedavām, jā, tikko nopirka komandu. Jā. jā, tam vispār būs kultūra šoks. Tā kā, tur abām pusēm, manuprāt, izdevīgi. Es nezinu, varbūt tās holidays nejūtās baigi starā par to, ka viņam būs jāspēlē Blazeros. Un es nezinu, kā cilvēks atrod motivāciju pēc tam, ka viņš ir divkārtais čempions. Bet mums neinteresē holiday viedoklis, mums interesē porziņa perspektīva. Un porziņam Atlantā, man liekas, būs rīktīgi tāds atsvaidzinošs emocijas, atsvaidzinošs sajūtas. Un arī komandai. Jā, es vēl gribēju pieminēt, ka tā kā visi notraumējušies, ir Bucks ir ievainoti, Boston ir ievainoti, Pacers tagad ir ievainoti. Nezinām, kā iztīsies 76ers, tad labi, es nesaku, ka Hawks ir kontenderi uz titulu, bet Saki, labi, Hawks ir kontenderi uz titulu, tieši tā. bet viss kaut kas ir notikt. Tāds Pacers skrējiens, kāpēc gan ne? Jā, Hauks nedrīkst aizmirst. Vējams savā laikā aizgāja līdz, man liekas, konferences finālam, spēlējot principā viens pats komandā. Tagad viņam ir Alstārs blakus. Nu, tur ir viss ir sastājies, tas, ko tu sāki, viss ir sastājies tā, lai tomēr viņi tiktu, nu, labi, varbūt neteikšu tiešām NBA finālos, tu tāds mazliet trakāks, ja? Bet konferences finālos, nu, viņi var aizstaigāt tur. Vienkārši vajag veselību, vajag, lai porziņš ir vesels. Un tad viss notiks. Jā, nu, ja viņš būtu vesels, tad es ticamāk pat viņu iemainītu kaut ko labāku kā Džordžu Niangu un otrās kārtas izvēli. Bet jā. Varbūt. Bet mums vajag, lai viņš ir Eiropas čempions. Uz to Jā, viņš būs tieši tā. vesels, tam stīts. Nu, viņš jau rekur liepājā staigā apkārt spēlē mīnus ar jauniešiem. Tā kā būs Jā, ieelpojis tas to ir forši. kurzemes gaisu un viss būs kārtībā. Es pēc pieredzes saku. Tā kā, jā. Labi, ejam tālāk. Nākamais treids, kuram jau mazliet Jā, pieskārāmies. jā. Holidays uz Portlandu un Bostonu iegūst Anthony Simons. Man liekas, ka labs darījums. Visi slavēja Brad Stevens atkal kā izcilu ģenerālu menedžeri, jo Anthony Simons var būt klusībā un sliktā komandā, bet viņš bija tur līderis jau nevienu gadu. Met 20 punktus un tādā, nezinu, komandā Bostonā, kur tagad Teitums būs ārā, viņš varbūt vienu gadu nospridzina. Un tad tu vari atkal skatīties tālāk, jo varbūt pilnā sastāvā viņiem varbūt nevajag tādu punktu guvēju un netik labu aizsargu. Bet šajā nākamajā sezonā viņš var atkal izšaut, un tad var mērķēt uz tādu holiday, piemēram, līdzīgu spēlētāju piesaist. Un, nezinu, man liekas, ka labs darījums, jo arī nav tik dārgs un ar perspektīvu, jo tomēr daudz jaunāks nekā holidays. Es piekrītu.
Man pat īstenībā nav ko piebilst. Nu, varbūt tas mazliet nesaprotu Blazers varbūt līdz galam. Bet Jā, atkal no otras puses arī Džeksa pieredze, divi tituli, kā jau teicu, nu, varbūt, ok. Varbūt. Un Simons, nezinu, kā viņš latviski, Simons droši vien ir. Simons, Jā, Simons. nu, Ai, vienalga. būs, šodien Simons viņš būs. Viņš, normāls Džeks, normāli grabina, nav daudz, nav neko slikts, nevar viņu pateikt, arī aizsardzībā rūkājās, tāds jaunāks Drew Holidays vien sanāk, tad jau es tev piekrītu, ka Bostonas menedžers izdarīja Stevens, ja, Brett Stevens izdarīja labu darbu. Plus vēl Jā, divi otrie pīki, tas, protams, mazvērtīgāk nekā izklausās, bet, visādi Ginobili un visādi Jokiči, ne, Jokiči arī, nemaz Jokiči arī bija otrais rauns, nē, atceros. jā, man liekas, ka jā. Jā, vienkārši var labs spēlētājs dabūt arī tur, tā kā tas arī to nevar aizmirst, Jā, tā Dāvbērtā nodraftēt, piemēram, ar 42. Tieši tā, Latvijas lāzers dāvs. Jā, bet jā, interesanti, ka Holidays jau otro reizi nonāk Blazeros, cik 2 gadu laikā, 3 gadu laikā. Jā, Pirmo reizi tas bija pret Malcolmu Brogdonu, ja es nemaldos. Tagad pret Holiday, nu, tagad pret Simons. Jā. Interesanti. Jā. Un tagad jau bija tās jā, ziņas, ka viņš ir ļoti neapmierināts atrasties tur. Jo, visticamāk, viņš jau pēc Milwaukee titula teica, ka viņš apsver ideju beigt karjeru drīzumā, ka viņš grib spēlēt tur par tituliem un tā tālāk. Tagad viņš nonāk iespējams sliktākajā frančīzē visā līgā. jā, ko lai dara? Viņam šeit gan, ja es pat traumām nepiekrītu, ka liela nauda tev jāspēlē, tad šeit gan, tev ir liela nauda, tev ir jāspēlē. Vai tā ir Portlanda, vai tā ir Bostona, tam nevajadzētu būt svarīgi tev par to maksāt. Tu ej un dari savu darbu. Nevis tu ej tur cimperlīgi, nē, es šeit negribu spēlēt pats. Nu jā, nu nav jau izslēgts, ka viņš, nezinu, pussezonu nospēlēs tīrukai, un tad kāds kontenders atkal piebrauks, kaut kāds Los Angeles Lakers atkal mēģinās viņu Jā, dabūt, vai Milwaukee ļoti atpakaļ, iespējams. vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, Jā, ļoti iespējams. labi, ejam tālāk. Jā, ejam tālāk. Mums Labi, tagad ir KD uz Rocketiem, jā, pret Jēlenu Grīnu, Dilanu Brooksu, restorānu pīku. Un tad tur jūra ar otro raundu. Sāki, 5. Jā. ko tu domā? Nu, pirmais, ko es varu pateikt, ka Kevins Durants ir ļoti savāds cilvēks. Visur, kur viņš ir, viņš grib nospēlēt 1 līdz 2 gadiem, un tad man šeit vairs nepatīk. Es gribu būt citur. Bet, es izvēlēšos, kurus gribu. Man vajag tur 4 komandas, un jūs devāt 4 tagad. Samērāties, kuram labāks piedāvājums. Mm. Un, jā, tagad viņš savus koferus kravā uz Houstonu. Jā. Nu, man liekas, ka ieguvēji varbūt tagad būs Rockets, bet ilgtermiņā pavisam noteikti būs Suns, jo ieguva Jēlinu Grīnu, kurš varbūt nav savu potenciālu sasniedzis, bet varbūt sasniegs to tagad Phoenixā. Un viņi var arī normāli iet šogad Suns pēc tā paša titula. Labi, varbūt tās negluži pēc paša titula. Man liekas, ka viņi vienkārši var aizkāpties, jo Bukers savā laikā ir bijis fināls. Viņš zina, kā tur nokļūt. Dilans Brooks ir psihopāts. Psihopātu vajag komandā. Remons Grīns bija psihopāts gadiem, entajiem. Iespējams, vienā no Vēl joprojām ir. veiksmīgākajiem. Joprojām ir, jā, tā kā, un Jēlins Grīns, jā, tas, ko tu saki, bet, nevajag aizmirst arī, ka viņš šogad bija otrais sīts ar Jēlinu Grīnu, principā, priekšgalā. Kaut ko Nu, jaunu. Šenguns bija līderis, Jā, bet tā bet no Jēlins mazajiem. Grīns otrā, trešā opcija komandā, jā. Kas Jā, būs tā kā viņš līdzīgi arī arī Phoenixā. tieši tā, un viņš arī zina, kā uzvarēt, viņš zina, kā no šīs te pozīcijas spēlēt. Tāpēc es neteiktu, ka ieguvēja lielie roketi, jo Bruklinu viņš sap, Čakarēja. čakarēja, Sans viņš konkrēti saka, čakarēja, un, uh, Arī Golden State mazliet.
Jā, beigās, bet grūti laikam teikt, ka viņš sačakarēja komandu, ja viņi divas tituls izcīna. Nu, jā. Nu, Un beigās pēc tas tam, vienkārši tur tā slikti viss noslēdzās, un pēc viņa ēras atkal tur viss gāja uz leju tikai. Bet jā, jā. nu, viņi pēc tam izcīna arī titulu. Nu, jā, ok, jā. Jā, Varbūt tā kā, nepareizs apgalvojums. jā, tā kā, tas arī, nē, es vienkārši esmu domājis par to, viņš arī sačakarējas ar Golden State. Man laikam gribās drīzāk teikt, ka viņš nav, bet klimatu katrā ziņā tajā sezonā viņš tur tiešām sačakarēja. Ne, pilnībā piekrītu. Nu, un līdz ar to jautājums, vai Houston nebūs viena no komandām, ko viņš sačakarē? Jā, nu, bet es nezinu. Nu, uz papīra jau vajadzētu būt, ka viņi izstīsies labi. Ja viņi bija otrais sīts un pievieno vēl iespējams labāko punktu guvēju vēsturē, Nu tad jā, jā, skoreri, uz jā. papīra izskatās ļoti labi. Bet nezinu, jā, nezinu, kāds viņš ir. Kāds viņš kā cilvēks, to mēs tikai spriežam pēc virsrakstiem un baumām. Varbūt jau, kad nav tik slikti un nav tik melnās nokrāsās viss, un varbūt, kad nākamā sezonā mēs runāsim, es teikšu atkal, ka Rockets veidojās dinastija, jo viņiem ir daudz jaunu spēlētāju, daudz draft piki, un viss sāksies no jauna. Jā. Nē, nu, 37 gadi arī. Daudz. Kaut kad jau ķermenis piegurs. Kaut kad jau tas metiens, labi, metienu nevar nodzert, kā saka. Metienu nevar pazaudēt, bet kaut kā tā asuma izjūta. Nu, viņš tomēr ir arī īpatnējs. Viņš bija pirmais tāds īpatnējs spēlētājs ar tādu augumu, kurš sāk spēlēt. Nu, tāds skaliņš tomēr. Nu, nezinu, es pat laikam saku, ka Sans uzvarēja to treidu. Es zinu, ka Dāvs nepiekrist. Viņš šobrīd laikam no Bigsēm ārā. Viņš teikt, ka nē, KD Golds un tā tālāk. Nu, tas ir viņa subjektīvās preferences. Tas, lai paliek pie viņa, manējās ir tādas, ka šeit Sans būs ieguvēji bijuši. Un, jā, Bet no Rockets skatu punktu skatoties, viņi arī nedēļ daudz. Ok, viņi atdeva Jēlinu jā, Grīnu, jā, viņi atdeva Dilanu Brooks, bet Dilans Brooks ir aizvietojams cilvēks un atdeva jā. 10. piku draftā, kurš varbūt nebija tik ļoti spēcīgs. Un, un 5. kārtas, ra, kā pateikt, latviešu Izvēles. izvēles. Tas jau arī nav tik daudz. Un, jā, Jā, nē, tādā ziņā es piekrītu, ka tās maiņas vērtība nebija slikta nu, tā kā abām komandām. Jo Sāns atbrīvojas no spēlētāja, ar ko viņi neko nevarēja izdarīt un izcīnīt. Un piedāvājuma saniem tik nebija Phoenix komandai vislielākie algu griezti. Nu, tā kā, liekas, viņus vairāk maksāja no visām komandām līgā. Viņi netika plēfos. jā. Tā kā no Sāns Pat viedokļa vispār. neplēnā. Viņi pat plēnā netika pareizi. No Suns viedokļa viss kārtībā, un no Rockets viedokļa nu, viņi nedēļ daudz. Viņi dabūja Džeku, kurš ir ļoti labs skorers. Tiešām nu, labākais, laikam, jā, mūsu laikmetā, ko mēs esam skatījušies. Un viņiem varbūt tās tiešām pavērsies ceļš uz kaut kādu, varbūt tās, ok, otrais sīds, bet tagad mēs arī tiekam pāri pirmai kārtai. Jā, interesants fakts, ka tagad Phoenixā būs pagājušā un aizpagājušā gada un vēl cik tur gadus iepriekš Charlotte Hornets garais gals. Viņi pagājušajā Vai? sezonā ietreidoja kaut ko, neatceros ko, pret Niku Richards, kas bija otrais centrs Charlotte. Un tagad drafta laikā viņi iemainīja pret Marku Viljamsu, Jā, kurš bija tuvu, lai nonāktu Lakers pagājušā sezonā, bet neizgāja bet pats cik tā medicīnisko. komanda neizstāsta interesanti. Phoenix. Un viņi vēl tagad nodraftēja, uh, neatceros Kaut vārdu kādu uzvārdu, bet garo, man no liekas, ne? Dienvidu Sudānas talantu, jā, it kā centru vēl vienu, kurš tā kā viens no talantīgākajiem spēlētājiem tajā draftā solās būt. Nu, tas Kā piks. interesanti. Un, protams, nevar aizmirst mūsu latviešu treneri Ota kungu. Gandrīz latviešu treneri. Es viņu uzskatu kā savējo. Jā, Un es tas gan ne, nekas, ka es viņš pat bija, viņu vārdu uzvārdu nezināju ne pirms tam, un tas es visticamāk ir aizmirsīšu. tas nekas, ka viņš bija nedēļa tikai Latvijas basketbolā. Bet,
Nu, nē, nu kā uzsita cenu. Nu, tikai Nu, jā. latvieši izģēra, ka mums viņš būs treneris asistents, un Phoenix Suns reiz padomāja, bāc, mums viņu vajag. Viņš ir Latvijā. Un viņi uzreiz viņu parakstīja savāds. Jā, Tā lai viņa veicās. es klausījos interviju ar Aigaru Šķēli. Viņš teica, ka žēl, ka nebūs Jordans Ots, jo tad viņš par spīti traumai iet laukumā, iet treniņos pierādīt sev, lai tiktu uz Phoenix. Mm. Mhm. Tikai Nu, jā. žēl, tāds Rodions Kurs varbūt tomēr neatgriezīsies NBA. Es jau biju cerējis, ka varbūt uz Phoenix viņi dabūs Ota kungs. Jā. Bet labi, Mhm. ejam tālāk. Jā. Iespējams, sliktākā maiņa ir mūsu nākamā maiņa. Desmonds Beins nonāk Orlando pret Cole Anthony, Kentēvijus Kodolu Popu un četriem pirmajiem, pirmā raunda pikiem. Baigi daudz, baigi daudz. Baigi daudz. Bet pirmā. Tā maiņa būtu, ok, labi, varbūt tās bija pārspīlējot, bet tā maiņa būtu ok, ja iemainītu tikai par diviem tiem spēlētājiem vai pret četriem pirmās kārtas pikiem. Jā, Pat pret četriem pirmās kārtas pikiem vienkārši tas liktos jau pat daudz. par daudz. Jā. Bet, nu, Bet nezinu, man jau, saka. nē, es gribēju teikt, ka Orlando izstāsta ļoti interesanti. Neskatoties uz šo treidu, vienkārši paskatoties uz komandas sastāvu šobrīd, izstāsta ļoti interesanti. Tur Frants Wagners, Paulo Banquero, tagad Desmonds Beins vēl. Viss kaut kādi tur viņiem tur jaunie, kuriem ir 20 augums un 3,80 wingspans. Un tā kā izstāsta interesanti komanda, un tieši to pašu, ko mēs teicām par Atlantu, ka visi ir konferencē ievainoti, tikpat labi Orlando var nākošais gadu izšaut un aizspēlēties tālu. Jā, kāpēc ne? Man nav viedoklis par Lando. Man Bankeiro īpaši nepārāk. Man laikam tas notika tajā brīdī, kad viņš pāris gadus atpakaļ paziņoja, ka viņš nespēlēs Itālijā, viņš spēlēs Amerikā. Jo man liekas, ka tur bija kaut kāda tāda saruna, ka viņš varētu Itālijā spēlēt. Viņš tomēr vienkārši ir Jā. itālis. Un tur viņš kaut kādas akcijas man pazaudēja. Tas, protams, uz laukuma neko nemaina. Viņš ir labs spēlētājs. Viņš ir ļoti labs spēlētājs. Man kaut kā Orlando neliekas interesanti. Nu, Beins tagad Orlando ir pievienojies. Magic. Nu, jā, tagad viņš ir pievienojies. Nu, vai ar Beinu pievienošanos viņi paliek konkurētspējīgāki? Jā, vai titulā īpašnieces spējīgi? Nē, gribētu teikt. Nu, Vismaz jā, šobrīd tāds. varbūt. Jo Jā, viss nu, tas jā, kodols jā. jauns ir, nezinu, pēc 3 gadiem varbūt mēs domāsim savādāk. Jā. Nu, ej un notur komandu mūsdienās pēc 3 gadiem. Bet, jā, nu, varbūt Taisnība, jā. tās. Protams, jā, tas, ko tu saki. Nu, ot, bet Memphis gadījumā dabūt 4 pikus no Orlando. Es gan tagad nepateikšu, kuros gados tie piki ir. Vai tas ir visi 4 no nākamā gada vai no nākamajiem, nezinu, 8 gadiem. Bet jā, nu, forši, kāpēc ne? Kāpēc, lai tu neiemainītu spēlētāju, kur tu nevari uzvarēt pret spēlētājiem 4 jauniem potenciāliem? Jā, bet interesants darījums no Memphis puses. Jo, ja es būtu minējis pirms šīs starpsezonas, tad es būtu teicis, ka Morants varbūt meklēs jaunu māju vietu. Jo viņš ir bijis slikts ārpus laukuma, laukumā daudz traumējies. Un nezinu, vai tu gribi būvēt komandu ap tādu džeku, kurš mētā granāts un šauja pistoles Jā. Kurš saviem tajā faniem. granātā, kur būvēt, kāds saka, māju, kurš tajā mājā var iemest granātu. Jā, Tā tā ir. kā, tā kā jā, es nezinu. Tagad nevar saprast, ko viņi darīs tālāk. Tas nozīmē, ka viņi aizstrādā vienu no saviem līderiem, iespējams, labāko spēlētāju tajā komandā, kurš ir bijis vismaz pieejams vienmēr, gandrīz. Jā. Un vai tas nozīmē, ka būs vēl treidi, vai viņi vienkārši neredzēja, ka Morants ar Beinu var kopā eksistēt, jo viņam divi ir īsi augumi, nezinu, dīvaini mazliet. Bet Beins arī viņam par augumu runājot, viņš tik neproporcionāls, viņš tik tāds, viņam tik ne basketbola augums. Tu jau tāpat negribētu būvēt komandu ar tādu džeku vizuāli, kā viņš izskatās. Viņš jau spēlē labi, bet tā kā nav tā pārliecība, ka viņam tas ķermenis nerāda, ka viņš varētu vienkārši tev, nu, tā kā atnest uzvaras.
Uh, bet vēl viena lieta, šī maiņa notika sezon, nu ne sezonas, bet playoff vidū Septītās spēles dienu iepriekš. kāds ir iespējams vispār. Kāpēc? Kāpēc līga kaut ko tādu pieļauj vispār? Kad uzmanība netiek Jā, pievērsta septītajā spēlē, bet tagad viss sāk runāt, wow, kāds streiks ir. Tas likās un dīvaini. arī no otras puses, tā kā, man arī likās, ka visiem joprojām neinteresē tas streiks. Man liekas, ka cilvēki vairāk par šādu mājiņu runātu tagad, ja viņa notiktu, nekā ja viņa notiek interesantākās finālsērijas 10 gadu laikā, 10 gadu laika posmā. Nu, nē, viņš saprotojas, bet sapratu, ko es pateicu. Jā, jā. Es cerams, ka arī klausītājs saprata. Bet nu, tā kā tas ir tik neloģiski, nepareizi. Nu, NHL arī tā nav. NHL tagad sākās līguma parakstīšanas, jo bija finālsērija. Mēs visi skatāmies finālsēriju. Ok, fināls beidzies, dāj, tagad mācām, tagad ir mums parakstam līgums, tūlīt drafts un tā tālāk. Kāpēc maiņa notiek finālsērijas laikā? Nesaprotu. Jā, maksimāli dīvains, te piekrīt. Jā. Labi, ejam tālāk uz pēdējo trade, ko mēs Tas būs izrunāsim. šausmas. Šis mans mīļākais trades ir Jordans Absolūti. Pools, Sadīgs Bejs. 40. izvēle šajā draftā nonāk New Orleans Pelicans. Un uz Wizards soļo tādi kungi kā CJs McCollums, Kelijs Oliniks un nākotnes otrās kārtas izvēle. Un es jau, jā, paldies, ka nolasīji. Tev izcils sanāca. Uh, Paldies. es jau, es jau Gustavam esmu vienreiz teicis, šī māja man atgādina, tā, kad tu iemaini kartupeļus pret burkāniem. Tur nav vienkārši nekā interesanta tajā maiņā. Nu, tu iemainīji Jordanu Pūlu pret CJ McCollum. Un arī tās komandas izcils. Pelikāni pret Vašingtonu. Nu, tik garlaicīgi, tik borīgi. Nu, tā kā, man liekas, par to treidu vienu ierakstu redzēju, un ar to arī beidzās. Nu, pilnīgs mūrs. Nu, tā kā, nē, es nesapratu, kurš iegūst. Man ļoti interesanti liekas, kas notiek Vašingtonā, jo tur ir CJs McCollums, Markus Smarts, Kris Middletons. Vienkārši džeki, kur pirms 5 gadiem nu, bija jau Viņi nekad dzīvē salīdzinoši. nedomāja, ka viņi kopā spēlē. Jā, jā. Nu, vienkārši kosmos tajā organizācijā notiek. Bet, nu, jā, Jordans Pools aiziet uz tādu organizāciju, nu, kas viņiem iederās. Tur Zajons Jā, Viljamsons ir tāds interesants kadrs. Tur vēl bija Ingrams pirms tam. Tur, nu, tāda, nu, savā tādā pasaulītē viņi tur visi dzīvojās, un tur noteikti iederēsies Jordans Pools. tas pavisam noteikti. Jā. Pa vienu frīku vairāk. Jā, tieši tā. Nu, tiešām man nav vispār ko teikt par šo mājiņu. Nu, tiešām, nu, labi, varbūt tās, tu pēc tam man atbildēji, ka varbūt tās tie nav kartupeļi pret burkāniem, bet tie ir jaunie kartupeļi pret tik vienkārši kartupeļiem. Nu, tā kā tiešām, nu, es nezinu. Jā, Ejam uz NBA draftu, pa ko es jūtos ļoti vājš katru gadu. Un ka man ir ļoti grūti kaut ko vispār nu, tā pateikt par draftu, bet mēs varētu parunāt par to. varam parunāt. Tu gribēsi iesākt šo? Es gribu, lai tiesāts turpina un pabeidz. Labi. Nu, pirmais, ko es gribēju pateikt, ka pirmās divas izvēles bija komandām Mavericks un Spurs, kurām nemaz īsti nevajag tos pirmos divus pikus, jo viņi jau ir kontenderi iespējams nākošais gads. Un, un vēl tādās pozīcijās, nu, ok, Coopers Flags vēl, vēl ok, viņš ir nākotne, viņš ir superstarps, iespējams būs. Un viņš varbūt tur iedarās vēl tur pat 3. un 4. numuru Dallasā. Nu, noteikti iedarēsies. Es vienkārši tā runāju. Ja tur būtu Pistons vai Wizards, viņš iedarētos drīzāk nekā Dallasā. Un Dilans Hārpers, kas ir. Tur bija šis bija divu spēlētāju drafts pa lielam. Divi līdzīgi spēlētāji. Nu, ok, Coopers laiks labāks, bet ir divi un tad ir nākamie. Un Dilans Hārpers ir saspēles vadītājs. San Antonio ir Deārons Foks, Stefans Kasls. Jau divas aspiči, kur ir viens Vispār? ir. Nē, viņš ir brīvais aģents šobrīd. Okay. Jā. Un tie jau ir divi spēlētāji. Foks ir otrā opcija komandā, un Stefans Kasls vinēja Rookie of the Year šogad. Nu, pa lielam
tu vari atstāt tādus divus saspēlniekus, un tu esi apmierināts. Un tagad tev vēl ir klāts trešais, kurš ir atkal supertalants, atkal iespējams Rookie of the Year nākošais gads. Un nezinu, nu, protams, forši viņiem, bet, ja tur būtu, kā jau es minēju, Pistons un Washington, tas būtu loģiskāk. Kas Jā, sauc to otro džekiņu? Dilans Harpers. Dilāns, jā, tas, kurš mums Dilans. Jā, vienādi Kristians Dilāns. Dilans. Jā. Jā, Dilāns Hārpers. Nu, es nezinu, ko es varu pateikt par tādu. Viņam ir tik tāds augums. Milzīgs viņš. Nu, Tā kā tas nu, krievs vai tā kā. nē, viņš ir vidēji. Nu, viņš var spēlēt pa divu, it kā arī. Jā, nu, es vienkārši domāju, varbūt tās viņi tur māca tādu interesantu. Popovičam jau. Papaģis beidz jau. Tas ir pop. Beidz, vai ne? Nu, labi. Bet San Antonio līdz ar to Popovičam tātad vienmēr San Antonio ir paticis spēlēt tādu kustīgu basīti, maucam apkārt pasaulē bumbu ripo riņķo. Un kāpēc, lai nespēlētu ar diviem saspičiem, ja augums atļauj? Nē, nu, Stefans Kessels jau ir salīdzinoši liels un var spēlēt pa Jā, divu. Es tik jā. vienkārši tā, jā. Bet jā, es saprotu, ko tu sāki piekrīt. Dilāns, jā. Pēc. Dilans, jā. Nu, un vēl laikam skaļa vēsts, kas jāpasaka, kad NBA tuvojās NHL, jo ir pievienojies Krievs mūsu, ne mūsu, bet Nacionālajai basketbola asociācijai. Par to ir skumji runāt. Te, kad pirms drafta bija, viņš bija paredzēts ar 13. izvēli. 13. izvēle piederēja Atlants Hawks. Un es domāju, tā kā, kas notiks, ja tagad Igors, ja, ja viņš tagad pievienotos Hawks komandai, pa kuru mēs visi nākamgad fanosim, jo mēs esam loģiski domājuši latviešu racionāli cilvēki. Kas tad notiktu? Es fanotu pa viņiem, nefanotu. Kas būtu tā kā, nu, es nezinu. Jā, Un viņi paņēma Brooklynu. Bet vēl mazliet par to ego runājot, man ļoti interesētu, ja kāds no žurnālistiem viņam tiešām pajautātu, ko viņš domā par klasiskais jautājums, kam pieder Krīma, piemēram. Jo viņš, man liekas, 13, 14 gadu vecumā jau pārcēlās uz Spāniju. mm. Viņš jau tur ir viņš nodzīvojis vairāk, man liekas, ārpus Krievijas nekā Krievijā. Un līdz ar to viņam, kāds ir tas viņa informācijas burbulis? Vai tas ir Krievijas? Vai tas ir tomēr tāds no Eiropas viedokļa? Jo, ja viņš man tagad nākamajā intervijā pasaka, ka, ka, ka Krīma pieder Ukrainai, ok, labi, tagad mēs tev vēl izturam. Nu, jā, par šo Nu tā. tēmu runājot, man izlaiž viņa TikToks dienā, kad viņa nodraftēja. Es atvēru komentārus, un pirmais jautājums bija, vai tu atbalsti to, kas notiek tavā valstī? Jā. Tam bija Nu, visvairāk viņš jau laika un neatbildēja, protams. komentāru. Viņš, protams, ka neatbildēja. Jā. Bet, jā, labi, nerunāsim par to valsti. Nerunāsim par viņu, jā, vispār man šķiet. Un par viņu, un Valsts. par viņu valsti. Jā, tā kā, jā. Bet, jā, gribās pieskarties lielākajam šokam, kas notika NBA draftā. Burtiski lielākajiem, vai ne? Burtiski, jā. Es gan nemēģināšu izrunāt viņu vārdu, bet ar 16. izvēli izvēlējās Blazers, un viņi paņēma ķīniešu spēlētāju, centra spēlētāju no Jā. viņu līgas, CBA. Viņš bija prognozēts, ka nu, būs otrās kārtas izvēle, otrās kārtas sākuma izvēle kaut kur 40. Pat dažās vietās redzēja, ka pa 50. piks varētu būt. Un viņi paņems ar 16. Wow, Bet nezinu. kāpēc ne? Ko 16. piks atšķirās no, nezinu, 27. Tur vairs nav tie Nu, spēlētāji tik atšķirīgāki viens no otra, jā, bet man liekas. tu vari paņemt, nezinu, noteikti ka kāds kaut vai gatavāks šajā brīdī ir spēlētājs. Tur paņemt tādu, un tad, Jā. nezinu, 28. pikā piezvan, nezinu, kam tur bija 28. piks, no galvas nezinu, bet piezvan, saka, es tev iedošu otrās kārtas izvēli, divus kaut vai, un es paņemšu savu ķīnieti. Nu, vienkārši tas, ka Mhm. vēl jau būtu labāks, manuprāt. Bet, Jā. nezinu, nu, protams, highlight jau rāda, ka viņš tur
kā Jokic spēlē, tur met punktus, bet nezinu, tāds liels, mazkustīgs un spēlētājs, kurš spēlē pa lielam tikai postā. Es nezinu, kā viņš iedarās NBA basketbolā. Bet to, Jā. protams, par to varēsim spriest pēc gadiem, Pēc trīs. gadiem, nu, šī ir vienīgā lieta, ko es par draftu varētu teikt, ka regulāri izmantoju, ka tu nevari skatīties tam spēlētājiem uzreiz. Jo ir pirmais gads, kad viņi var nosprindzināt, pēc tam ir otrais gads, kad viņiem var būt tas saucamais otrā gada tas slams, tā siena, kad spēlētāji nospēlē sliktāk. Un, principā pēc trešās sezonas, ok, mēs tagad skatāmies, kāds mums bija tas drafts un kā mēs viņu būtu varbūt citādāk izmantojuši, ja mums būtu vēlreiz jānodraftē šie spēlētāji. Tā kā arī šim te, man liekas, bija Jānis Hansens vai kaut kā tam līdzīga. Kaut kāds Hansons Kāds, bija. jā, kaut kāds Jānis viņš bija, es atkal atceros. Nu, ot, un, nu, iedodam viņam pāris gadus. Nu, tas tāpat kā par Zaku ideju. Nu, viņš pagājušajā gadā nospēlēja sezonu, ko īsti jau tomēr mēs negaidījām, ka būs ok. Man liekas, ka bija ok. Nu, nebija superīga, nebija arī slikta. Tāda ok sezona. Nu, varbūt tās arī šis spēlētājs var nospēlēt Bet, tīri ok. Tā 16. izvēle. bet atkal savādāk situācija, jo idejas bija koledžā, un tā koledža, ja es nemaldos, tālu tik ar viņu kā līderi. Mhm. Un tomēr es nezinu, vai var salīdzināt koledžas līmeni ar Ķīnas līgu, kurā brauc tur kaut kāda visādi Džimera Fredeti un Boban Marjanovičs tikai piepelnīties, un tur rezultāti katru spēli ir 130 pret 140. Jā, Nu, saprotu. nezinu, kā to var salīdzināt, bet Bet jā, man tu jau liekas, ka dīvaini. Blazers, tu jau Blazers šodien nocēlts vienreiz par vienu no sliktākajām organizācijām līgā. Nu, varbūt tās viņiem ir īpašnieks pilnīgs, es atvainojos, Taurens, jā, un viņš varbūt tās vairāk interesējās par naudu, nevis par kaut kādām iespējām izcīnīt titulu. Līdz ar to tas ir Ķīnas tirgus. Ķīnas spēlētājiem mums līgā nav daudz, cik vispār ir. Man liekas, ka neviens no. Nu, tikpat cik mūsu kaimiņu valsts pārstāvji. Ja? Ja kā, nu, Jā, Ķīnas tirgus ir liels tirgus. Formulā arī savā laikā tā bija, ka piesaistīja ķīnieti, tāpēc, ka tur bija liels tirgus. Nu, kāpēc lai šeit nebūtu savā ziņā kaut kas līdzīgs? Nu, skaties, varbūt tās viņi sezonas atklāšanā pārbaudas spēles aizdīs vienu spēli Ķīnā, piemēram. Nu, zini, tā kā bija, tā kā NHL ir Zviedrijā, ne, tas ir sezonas ietvaros. Labi, tu saprati domu. Varbūt tās, jā. tas ir no biznesa lēmums bijis, nevis basketbola lēmums. To mēs nezinām. Mēs tik daudz ko nezinām, man liekas, par to, kas notiek tur tajā dīķa otrā pusē. Ka, ne? Jā, jā. Nu, tas vienīgais izskaidrojums, manuprāt, lai tādu cilvēku paņem 16. izvēli. Labi, liksim mierā ķīniešu draugu, lai viņam viss izdodas. Lai viņam izdodas, Lai pasakosim. Jā. viņš, lai viņš aizver mums muti un man muti drīzāk. Un, lai viņam tiešām viss izdodas, jā. Tad nākamais, ko es gribēju pieminēt, ir Eis Bēlijs. Vai tu esi dzirdējis par šādu kungu un viņa Tas izdarībām? ir tas rūkstiņš, kuram liekas, ka viņš ir lielāks par jūtas džēza organizāciju, vai ne? Ne, par visām organizācijām. Viņš Fantastiski. visām komandām atteica, kas viņam piedāvāja, viņš atteica treniņus pirms drafta. Un Fantastiski. vēlējās nonākt tikai Washingtonas Wizards. Nezinu, Okay. kāpēc. Tas ir, Ļoti dīvaini. tas ir interesants mūvs, bet viņam nesanāca. Viņu nodraftēja jūt. Un Denijs Un viņš Ainčs jau, neaizlidoja. nu, viņš vēl nav aizlidojis, jā, nevar Jā. vēl tā teikt. Bet Denijs Ainčs ir ar to slavens. Jo arī Jēlens Browns negribēja nonākt Bostonā. Arī atcēla treniņus. Un Denijs Ainčs vienkārši teica, labi, mums patīk Jēlens. Mēs redzam viņa talantu lielu. Viņš Tas iedarās ir mūsu Denijs komandā. Ainš, Viņš bija Bostonas menedžers, ģenerālmenedžers. Ja? ilgs ģenerālmenedžers, ilgus gadus, Jā. ļoti ilgus gadus. Tad Ah, Brets Stevens pārņēma viņa pozīciju. Un viņš nonāca jūtā. Jā. Un tad, jā, nu tāds darījums interesants. Tas spēlētājs sev parāda no sliktās puses, manuprāt. Vienkārši. Arī mūsu kolēģis Pols Čorčs jau bija teicis, ka tu tā nevari rīkoties pirms tu neesi nonācis līgā. Tā kā tu neesi vēl nekas, un tu mhm. tā izrīkojies. Tā kā interesanti. Nu, jā. Es, protams, uzskatu, ka neviens tādu nevar darīt. Arī tie, Nu, kas ir jā. nonākuši līgā. Bet, No Kevins nu, Durants redz, jā. ka var līdzīgi rīkoties. Nu,
Nu, jā, viņš var, bet, nu, labi, jā, ai, Kevins tur. Mums ir vēl kaut kas šokējošs par draftu, kas man būtu jāzina. Nu, tas, Kas ka mums mums ir ir, skatītājiem? jā, mums ir Baltijas kaimiņš, vēl viens Jū, Braļuka. lietuvietis. Lietuvietis ir nonācis Miami. Interesanti, kad tik zem nokrits, jo sezonas gaitā viņš bija top 5. Nu, viņa prognozēja top 5, ka viņš varētu pat būt. Tad, tuvojoties, viņam bija trauma. Un pēc traumas viņš atnāca, viņš bija daudz sliktāks nekā sezonas sākumā. Un tad arī Mhm. viņam tas stoks lēnām krita, un tad jau viņš bija loterijas izvēle, un redz, ka beigās izkrīt pat ārā no loterijas. 20. piks. Miami Heat, es domāju, ka izcila organizācija tādam lietuvietim, vispār Eiropiešiem, arī skatās savādāk uz basketbolu nekā varbūt citas komandas. Jā, uzvarētāji. Un vēl viens lietuvietis ir pievienojies, noslēdzis, es neatceros, kā to līgumu sauc, bet kaut kāds tur treniņu kampa līgums, Marčuļona dēls. Jā, Marčuļāna puika. Jā, Cerlasī. jā. Tas ir, kā viņi sauc to līgumu, jā, nu, pareizi saka, kaut kāds, Exhibit 10 kaut kāds, kaut jā, kāds, jā, jā, kaut kāds 10 dienu kontraktiņš. Nu, labi, vairāk, kaut bet kāds, jā. 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 Tā kā tu Mm. pat viņas spēlēsi, ja nemaldos, ne? Man liekas, ka neatceros šobrīd. Ah, jā, laikam, jā, sanāca. Jā, Jā, jā. jā. Tā kā stilīgi latviešiem arī vajadzētu kādu. Tāpēc man te ir jautājums. Nē, Vai es no... nepieteikšos. Ok, nu labi. Tad paldies visiem, kas klausījās. Bet nē, No, vai, no. vai Noā Viljamsons nākošais gads varētu papildināt latviešu skaitu NBA? Jo tas ir, man liekas, tuvākais, kas mums var būt. Nonākot tādā koledžā, Arizonā, izšaujot, varbūt Jā. ka kaut kas ir noticis. Uh, vai var? Es domāju, ka var. Vai grib? Es domāju, ka grib. Un es domāju, ka kāpēc nē, es ļoti ceru. Es varētu teikt, ka es spēlēju ar NBA džeku vienā komandā. Tas būtu grūti. Bet jā, tāds sarežģīts jautājums, jo viņam sezona ir vēl priekšā. Viņam viss ir atkarīgs no tā, kā viņš to nākamo aizvadīs. Un, ā, un Arizona, nu, tā ir laba komanda, un tur būs labi džeki apkārt. Tad jau redzēsim, vai viņam tas nospēlēs pa labu, vai viņam tas nospēlēs ne pa labu. Es saku, ka visas iespējas ir, un es ļoti gribētu tam cerēt. Laikam vairāk gribu nekā zinu. Kā tev Nu, jā. liekas? Nu, tagad tur skatoties, ko es tos highlights no otrās kārtas tiem izvēlētajiem spēlētājiem, tur tie centri, nu, viņi pārsvarā visi ir vienādi. Vai no Eiropiešu, vai no Jā, amerikāņu, kuri vienkārši lec ar galvu līdz debesīm, rokas ir stāvot tur kā spotīts, un, nu, pa lielam frīki vienkārši. Un kāpēc gan nevarētu tāds, nezinu, no tikt izskatīts, piemēram. Jo cik lasīts, ka viņam pievērš uzmanību kaut kāds skauti, kaut ko ir skatījušies, un pēc tādas sezonas, ja viņi paņem Arizonu, nu, kā jau tu teici, ka viss kaut kas ir notikt, bet jāstāsta, kā notiks sezonā, bet to arī viņam novēlam, lai viss izdodas. no, jā, Mēs būsim tikai priecīgi. jā. Jo tuvāks rezerves, man liekas, mums nav. Tik Nav. spožs Un zvaigznīts. Kristapam jau arī 30 gadi. Kaut kad jau tomēr garš spēlētājs. Kad jau tomēr nebūs tā spēlēs mūžīgi. Nu, jā, tieši tā. Labi, Jā, tas vajag kādu Latviju, pilnīgi piekrīt. tieši tā, jā. Sāc trenēties. Jā, Gustav. Jā, no, sāc trenēties. Labi, noslēdzam šo epizodu. Jā, nu, maģiskās frāzes. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās. Uh, cerams, ka jūsu ir vairāk. Bet, jā, nu, katrā ziņā forši parunājām, man liekas, sen nebijām pļāpājuši, mazliet izkustinājām savus putekļainos mikrofonus, izvilkām kameras. Un, jā, nu, tā jau mēs droši vien tiekamies kaut kad. Es pat nezinu, kas ir nākamā tāda aktualitāte, ko mēs varētu aprunāt, pārunāt.
Nu, Būs pēc kāda laika. gan jau ka free agent un visi tie trade, kas vēl varētu notikt. No citas starpā, kad sākās brīvo aģentu tirgus. 1. jūlijas, ja nemaldos. Un ļoti drīz, nu tad jau es domāju, ka kādu 2 nedēļu laikā varbūt tas arī satiksimies. Nesolu. Nesolu. Labi, ok, tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Pilnā sastāvā gaidām dēlu atpakaļ. Jaunā sastāvā, jā, un Džekiem 3-3 nācija līga, lai izdodas. Cerams, ka viņš mums pastāstīs pēc tam kaut ko arī vairāk par to, kā tur gāja. Tā kā Jā. tā. Paldies! Čau! Atā.